Kopš antīkās pasaules laikiem mūsu tempļos muzejos saplūst spožākie prāti, lai apspriestu savas idejas ar līdzīgi domājošajiem, mācītos, izzinātu un baudītu mākslu. Ptolemajs I, Sotērs, Aleksandra lielā karavadonis un pēctecis, Ptolemāju dinastijas pamatlicējs pasaules atmiņā palicis ar Musejonu, pašu pirmo zinātnes un kultūras centru, kuram pateicoties Aleksandrija kļuva par tā laika gudrāko un progresīvāko cilvēku mājvietu. Senajā Grieķijā no muzeja, mūzām veltītā tempļa, mākslas sētā kultūras un zināšanas sēkla izsējās pa visu pasauli.